Jā, labdien! Man ir patiesa prieks šodien būt šeit un prezentēt projektu Pieeja tiesiskumam. Projekta uzsākšanu var uzskatīt 2020. gadu jau, kad Tieslietu ministrija izstrādāja pētījumu par pieeju tiesiskumam Latvijā ar mērķi analizēt nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļauto personu iespējas aizstāvēt savas tiesības un nodrošināt šo tiesību ievērošanu, risinot juridiski rakstura jautājumus. Pētījuma rezultātā veiktie secinājumi. Latvijā nepastāv dalījums sākotnējā un padziļinātā juridiskā palīdzība. Ne visas nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautās personas var saņemt valsts nodrošināto palīdzību. Sabiedrībai nevienmēr ir informācija par valsts nodrošināto juridisko palīdzību un nav izpratnes par juridisku jautājumu agrīnās risināšanas nepieciešamību. Latvijā ir nepietiekama alternatīvo strīdu risināšanas izmantošana, jo sabiedrība nezina, kas ir mediācija un kā ar mediācijas palīdzību risināt juridiska rakstura strīdus. 2021. 2022. gads notiek aktīvs darbs pie Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. un 2027. gadam izstrādes un pamatojoties uz pētījumā veiktajiem secinājumiem, Tieslietu ministrija virza iekļaušanai Eiropas sociālā fonda plus ietvaros pasākumu pieeja tiesiskumam. Pasākums tiek atbalstīts kā iepriekš noteikts projekts Pieeja tiesiskumam, un tā mērķis ir attīstīt valsts nodrošināto juridisko atbalsta sistēmu, paplašinot mazaizsargāto personu piekļuvi tiesu sistēmai un nodrošinot saulaicīgu un pieejamu juridiskā atbalsta sniegšanu ikvienai personai, lai preventīvi novērstu gadījumus, kad juridisku jautājumu nerisināšana nelabvēlīgi ietekmē personas sociālo un ekonomisko situāciju. Un šodien es varu teikt, ka projekta plānošanas un izstrādes posms ir noslēdzies un ir uzsācies projekta pasākumu īstenošanas posms. Projektā plānotie pasākumi ir izstrādāti tā, lai sniegtu ilgtspējīgu ieguldījumu valsts nodrošinātās juridiskās atbalsta sistēmas kapacitātes stiprināšanā un sabiedrībā un komunikācijā ar sabiedrību. Un tātad pasākuma valsts nodrošinātās juridiskās atbalsta sistēmas reformēšana un efektivizēšana ietvaros tiek plānots izstrādāt darbību procesu un pakalpojumu kvalitātes standartu sākotnējai juridiskai palīdzībai. Tāpat tiks veikts pētījums par dažādiem strīdiem un izstrādāts praktisks materiāls sākotnējās juridiskās palīdzības sniedzējiem, kā arī tiks izstrādāts sākotnējais juridiskās palīdzības modelis, un tas ietvers to, ka sākotnējo juridisko palīdzību sniedz ne tikai juridiskās palīdzības sniedzēji, bet arī nevalstisko organizāciju pārstāvji, kā arī mācību centri
un juridiskā palīdzība tiek sniegta dažādos veidos. Gan klātienes konsultācijas, gan telefonu konsultācijas, tāpat arī rakstiski e-pastos vai tērzējot tērzētavā. Pasākuma risinājumu saulaicīgai juridisko problēmu konstatēšanai un atrisināšanai ietvaros tiek plānots izstrādāt padziļinātu izvērtējumu par mediācijas integrēšanu valsts nodrošinātajā juridiskajā atbalsta sistēmā, un uz šī izvērtējuma tātad tiks izstrādāts modelis, kā mediācija integrēsies iekš valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības, un arī tātad pilotēts, vai šīs darbības un procesi strādās, un tātad mēs arī attiecīgi jau projekta ietvaros nodrošināsim šīs mediācijas pakalpojumu sniegšanu. Tālāk arī būs pasākums par personāla resursu kompetenci celšanu, un šī pasākuma ietvaros mēs izstrādāsim mācību programmas un apmācīsim juridiskās palīdzības sniedzējus un saistītās personas par komunikāciju ar mazaizsargātajām personām, par valsts nodrošināto juridisko palīdzību krimināla procesā, civil procesā, administratīvajā procesā, kā arī satversmes tiesā, kā arī par mediāciju, par mediācijas iespējām risinot juridiska rakstura jautājumus. Attiecībā par sabiedrības informēšanas pasākumiem tiek plānots 3 gadu periodā īstenot reizi gadā informatīvo kampaņu gan par valsts nodrošināto juridisko palīdzību, gan par valsts kompensāciju cietušiem. Akcents tiks likts tieši uz reģioniem, saziņai ar sabiedrību reģionos, lai ne tikai informētu, bet arī izglītotu sabiedrību. Un tā kā mēs šodien dzīvojam laikmetā, kad procesi tiek digitalizēti, tad arī pasākuma projekta ietvaros tiks rasti risinājumi, digitalizācijas risinājumi, un tātad mēs izstrādāsim ceļvežus, kad persona, kurai ir nepieciešama juridiska palīdzība, pati jau var iziet cauri jautājumiem un atbildēm un attiecīgi skatīties, vai ir vajadzīga mediācija, vai ir vajadzīga sākotnēja juridiska konsultācija, vai jau ir vajadzīgs iesniegt pieprasījumu iesniegumu valsts nodrošinātajai juridiskai palīdzībai. Tā lielumā es esmu izstāstījis tos visus pasākumus, un es aicinu visus klātesošos iesaistīties, līdzdarboties projekta pasākumu īstenošanā, lai 3 gadu laikā mēs sasniegtu rezultātus un droši vien pēc 3 gadiem varētu tikties jau noslēguma pasākumā projekta, kur mēs varētu diskutēt par sasniegtajiem rezultātiem. Paldies par uzmanību!